Šoreiz parunāsim par to, ko nozīmē grēks un kas ir grēcīga rīcība. Pirmais, ko gribu pateikt, ir tas, ka grēks kā termins, viņam nav nekādas saistības ar reliģiju. Tāpēc mēs paskatīsimies uz šo terminu no savādāka skatījuma, no tāda filozofiskāka, varbūt kopistiskāka, praktiskāka, nekā no reliģiskā punkta. Grēks nav nekas cits kā harmonijas pārkāpšana jebkurā dzīves formā. Piemēram, ķermeņa postīšana ar nepareizu ēšanu, alkoholu, narkotikām, vai attiecību postīšana ar tuviem cilvēkiem caur vārdiem, darbībām, vienaldzību un egoismu, vai apkārtējās vides postīšana caur piesārņošanu un neapdomīgu eksploatāciju. Grēks var būt neliels un attiekties pret pašu cilvēku, bet var ieņemt globālas sociālas formas. Tas var ietekmēt tikai 2-3 cilvēkus, bet var atsaukties arī uz daudzu tautu paaudzēm. Citiem vārdiem sakot, grēcīga un postoša darbošanās nav nekas tāds, kas smird pēc sēra un elles katla, bet tas, kas posta mūsu vai citu cilvēku dzīves. Tas, kas posta attiecības, nes kaitējumu dabai, sabiedrībai un planētai. Grēks ir neattaisnojama vardarbība un iznīcība jebkādā formā. Tālāk, veicot neattaisnotu vardarbību saskaņā ar karmiskā līdzsvara likumu, par ko jau mēs runājam, cilvēkam vajadzēs kompensēt nodarīto kaitējumu, jo viņam būs jāatjauno tas, ko viņš izpostīja. Sējot postu un vardarbību, pat pavisam niecīgu, cilvēks tādējādi rada karmisku parādu. Pēc tam liktenis, vēlot cilvēkam attīrīšanos no šī parāda, sniegs tādus nosacījumus, lai viņš tos var atdot. Mūsu radinieki un tuvi cilvēki bieži spēlē to lomas, kam mēs šos parādus atdodam, vai tos, kas mums tos atgriež. Dažreiz ir tā, ka parāds ir sadalīts starp daudziem cilvēkiem, un vai to arī atdod visa ģimene. Citiem vārdiem sakot, atbildība var gulties uz visu ģimeni. Smags dzimtas parāds ir zināms kā dzimtas lāsts, kas nododas no paaudzes paaudzē. Tas notiek tad, kad kāds no mūsu senčiem ir atstājis spēcīgas karmiskās pēdas daudzu cilvēku dzīvēs. Un līdz ar to par šiem te nodarījumiem ir jāatbild bieži vien paaudzēm nākamajām. Ja? Protams, vajag arī saprast to, ka tās dvēseles, kas nāk caur šīm ģimenēm šo parādu atstrādāt, šīs dvēseles jebkurā gadījumā ir sasaistītas ar tāda veida atmaksas sistēmu, jo, teiksim tā, dvēsele atnāks jebkurā gadījumā tajā lāsta ģimenē, ko viņa jau ir pelnījusi saistībā ar savām iepriekšējām reinkarnācijām, ar iepriekšējo tātad savas dvēseles vēsturi. Grēks nav kaut kāda bībelē ierakstīta definīcija vai kaut kas tam līdzīgs, bet grēks ir tas viss, par ko es tikko stāstīju, un tāpēc būtu ļoti labi, ja mēs censtos būt vērīgāki un atbildīgāki par to, ko mēs darām sev un caur sevi pasaulē.